Wi-Fi, tas ir visur, vai ne? Mēs to lietojam katru dienu, bet būsim godīgi, vai kāds ir tā pa īstam aizdomājies, kas notiek tajā brīdī, kad nospiež pogus savienot? Lūk, tieši to mēs šodien noskaidrosim. Ielūkosimies aiz priekškara un atklāsim to neredzamo pasauli, kur radioviļņi pārtop par internetu mūsu telefonos un datoros. Un ticiet man, stāsts ir daudz aizraujošāks nekā varētu šķist, sākot ar pašu nosaukumu un beidzot ar to, cik gudrs patiesībā ir šis signāls. Labi, esam izplānojuši šo ceļojumu 5 soļos. Vispirms, kas vispār ir tas vārds Wi-Fi, no kurienes tas radies? Pēc tam paskatīsimies, kā tas ir saistīts ar veco labo interneta vadu, un te būs pārsteigumi. Tālāk, 3. solis, ienirsim radioviļņu džungļos. Jā, tieši tā, lai saprastu, kāpēc internets dažreiz ir tik mokoši lēns. 4. daļā atklāsim pāris tehnoloģiskus brīnumus, kas ļāva sasniegt tos milzīgos ātrumus, pie kādiem esam pieraduši. Un visbeidzot, noskaidrosim, kāpēc Wi-Fi ir nevis vienkārši signāls, bet gan arī gudra sistēma. Tātad, pirmais solis, kas īsti slēpjas aiz šiem 2 burtiem – Wi-Fi. Izrādās stāsts ir nedaudz savādāks un, manuprāt, daudz interesantāks nekā vairums cilvēku domā. Droši vien daudz ir dzirdējuši to leģendu, ka Wi-Fi nozīmē wireless fidelity, vai ne? Varam par to aizmirst. Tā ir mārketinga pasaciņa. Patiesībā Wi-Fi ir vienkārši preču zīme. Tieši tā, zīmols. To pārvalda organizācija Wi-Fi Alliance, un ja uz ierīces ir Wi-Fi logo, tas ir kā tāds kvalitātes zīmogs. Tas nozīmē, ka šī organizācija ir pārbaudījusi un apstiprinājusi, ka ierīce atbilst vienam ļoti svarīgam tehnisko noteikumu krājumam, ko sauc par IEEE 802.11. Būtībā tas ir solījums, ka telefons, dators vai pat ledusskapis spēs bez problēmām sazināties ar jebkuru Wi-Fi rūteri. Un nevajag domāt, ka tā certifikācija ir tikai tāds nieks. Tā ir ļoti, ļoti svarīga. Lūk, labs salīdzinājums. Wi-Fi certifikāts ir kā bio vai eko zīme uz produkta veikalā. Lai to dabūtu, ir jāaiziet cauri nopietnām neatkarīgām pārbaudēm. Bet Ethernet, tas internets pa vadu, ir vairāk kā ražotāja paša teiktais uz iepakojuma. Mēs ievērojam recepti. Protams, lielāko tieši jau tā arī ir, bet Wi-Fi gadījumā ir šis papildu drošības slānis, neatkarīga puse, kas saka, ja mēs pārbaudījām, viss tiešām strādā kā pienākas. Un, ja skatāmies tehniski, Wi-Fi nav nekāda melnā maģija. Patiesībā tas ir pārsteidzoši līdzīgs savam priekštecim tam pašam vadu internetam, ko mēs pazīstam kā Ethernet. Abi darbojas pēc gandrīz identiskiem pamata noteikumiem. Iedomāsimies to šādi. Ethernet ir kā kravas vilciens, kas brauc pa sliedēm, bet Wi-Fi ir kravas lidmašīna. Jā, transporta veids ir cits, sliedes pret gaisu, bet krava, konteineri, adreses uz tiem, viss tas ir gandrīz vienāds. Labi, pārējām pie otrās daļas. Cik tuvu radinieki ir Wi-Fi un vecais labais Ethernets? Izrādās, ka viņi ir daudz tuvāki, nekā daudz no mums iedomājas. Ja paskatāmies pašos pamatos, tad vienīgā lielā, patiešām fundamentālā atšķirība ir vide, kurā dati ceļo. Vienam tie ir vara vadi, otram radioviļņi gaisā, bet viss pārējais pārsteidzoši līdzīgs. Piemēram, adresācija. Katrai tīkla ierīcei pasaulē ir unikāls identifikators, tā sauktā MAC adrese. Var teikt, ka tas ir tās pirksta nospiedums vai pases numurs. Un gan Ethernet, gan Wi-Fi izmanto tieši šo pašu sistēmu. Arī veids, kā informācijas gabaliņi tiek sapakoti ceļošanai, datu paketes jeb kadri, ir teju identisks. Tāpēc tas iepriekšējais salīdzinājums ir tik trāpīgs. Wi-Fi tiešām ir vienkārši Ethernets, kas ir iemācījies lidot. Un kā vēl iemācījies? Paskatīsimies uz šo evolūciju. Viss sākās 1907. gadā, kad pirmais Wi-Fi standarts spēja piedāvāt, šodien tas liekas smieklīgi, tikai 2 megabitus sekundē. 2, bet paskatieties, kas notika tālāk. Jau 2014. gadā, tātad tikai 17 gadus vēlāk, jaunais standarts spēja sasniegt ātrumu pāri 6 gigabitiem sekundē. Tas ir pieaugums 1000 reižu. Jautājums ir kā? Kā tas vispār bija iespējams? Atbilde, kā jau varētu nojaust, slēpjas tajā pašā gaisā, neredzamajā radioviļņu pasaulē, kas ir pilna izaicinājumu. Ko, nersim iekšā? Izklausās pazīstami. Daudz dzīvokļu māja, vakars. Ir nopirkts pats jaudīgākais rūteris, interneta pieslēgums ir ātrs, bet filma ik pa laikam apstājās, spēle lago, internets vienkārši knapi velkas. Kas par lietu? Atbilde ir ikpat vienkārša, cik kaitinoša. Gaisā vienkārši ir pārāk liels bardaks.
To var salīdzināt ar lielu, trukšņainu ballīti. Iedomājieties telpu, kurā katrs Wi-Fi tīkls, pašu, kaimiņu, vēl vienu kaimiņa, ir kā atsevišķs cilvēks, kurš cenšas kaut ko pateikt. Sākumā, kad telpā ir 2 vai 3 cilvēki, viss ir kārtībā, bet kad tur ir 50, visi runā vienlaicīgi un neviens vairs neko nevar saklausīt. Lūk, tieši tie ir tie Wi-Fi džungļi. Visi šie tīkli kliedz viens otram māri, cīnoties par ļoti ierobežotu ētera laiku. Un šīs problēmas sakne gandrīz vienmēr ir viena. Tā ir 2,4 GHz frekvence. To var iedomāties kā tādu vecu bezmaksas šoseju pilsētas centrā. Problēma ir tā, ka pa šo šoseju brauc ne tikai Wi-Fi. Turpat mēģina iespraukties arī mikroviļņu krāsnes, Bluetooth austiņas, bērnu rācijas, pat dažas garāžas durvju pultes. Pilns hauss. Un it kā ar to vēl nebūtu gana, šai šosejai ir ļoti maz braukšanas joslu, turklāt tās ir tā izvietotas, ka daļēji pārklājās. Tas ir tā, it kā automašīnas no blakus joslām visu laiku ķert vienotru ar spoguļiem, un šī nemitīgā grūstīšanās tie ir tie traucējumi, kas padara internetu lēnu. Kāds ir risinājums? Pārcelties uz jaunu, modernu ātrgaitas šoseju. Un tā ir 5 GHz frekvence, gandrīz visi modernie rūteri un ierīces to atbalsta. Šī šoseja ir daudz platāka, tā ir daudz vairāk joslu, un kas ir pats galvenais, tās nepārklājās. Tāpēc, ja vien ir tāda iespēja pārslēgšanās uz 5 GHz tīklu, gandrīz vienmēr ir kā diena pret nakti. Savienojums kļūst krietni stabilāks un ātrāks. Labi, bet pagaidām. Kā tad inženieriem vispār izdevās palielināt ātrumu, ja pat vecā 2,4 GHz šoseja ir tik pārbāzta? Te lietā tika likti pāris ļoti gudri triki. Apskatīsim 2 galvenos, kas patiesībā izmainīja visu spēli. Pirmais triks ir konceptuāli ļoti vienkāršs. Ja nevaram uzbūvēt jaunu ceļu, paplašināsim esošo. Sākotnējie Wi-Fi standarti izmantoja tikai vienu šauru joslu, bet tad inženieri izdomāja, kāpēc gan neapvienot 2 blakus esošas joslas vienā, un tad 4, un tad pat 8. Tā radās viena plata superšosija. Loģika ir elementāra, jo platāks ceļš, jo vairāk datu mašīnu pa to var izbraukt vienā un tajā pašā laika brīdī. Bet otrs triks, tas jau ir pavisam cita līmeņa maģija. To sauc par MIMO – Multiple Input, Multiple Output. Un idejais tā ir vienkārši fantastiska. Iedomājieties, ka mēs ne tikai paplašinām ceļu, bet iemācamies pa vienu un to pašu joslu vienlaicīgi laist vairākas mašīnas, tā ka tās vienotrai izbrauc cauri kā spoki un galā nonāk neskartas. Tā ir MIMO būtība. Izmantot vairākas antenas, lai vienā frekvenču kanālā vienlaikus sūtītu vairākas neatkarīgas datu straumes. Skan pēc zinātniskās fantastikas, vai ne? Bet kā tas strādā? Atgriezīsimies pie tās ballītes analoģijas. Iedomājieties, ka telpā ir 3 cilvēki un viņi visi vienlaicīgi runā. Ir 3 ausis un katra ausis dzird šo skaņu kokteili no nedaudz cita leņķa. Tas viss liekas pēc nesaprotama trokšņa, bet smadzenes tās ir pietiekami gudras, lai analizētu šīs nelielās atšķirības un no kopējā trokšņa izvilktu ārā katru no 3 sarunām atsevišķi. Lūk, MIMO dara precīzi to pašu, tikai ar radioviļņiem un sarežģītu matemātiku. Uztvērējs ar vairākām antēnām saņem šo signālu putru, bet procesors to atšķitina, un rezultāts ar 2 antēnām ātrums ir 2 reiz lielāks, ar 3 – 3 reiz, un tas viss neaizņemot vairāk vietas ēterā. Un te mēs nonākam pie pēdējās un, manuprāt, visinteresantākās daļas. Wi-Fi nav tikai tāds, atvainojos, trulls signāla raidītājs, kas vienkārši kliedz gaisā. Nē, tā ir pārsteidzoši gudra un adaptīva sistēma. Un lūk, kur ir tā pati lielākā atšķirība no parastā interneta kābeļa. Kābelis ir, paredzams. Ja tas ir gigabita kābelis, tad tas strādā ar gigabita ātrumu. Punkts. Wi-Fi savukārt ir daudz dinamiskāks. Tas visu laiku katru sekundes daļu dara 2 lietas. Raida datus un vienlaiks klausās apkārtējo vidi. Tas mēra signāla stiprumu, traucējumu līmeni un, balstoties uz šo informāciju, zibenīgi maina savu darbības stratēģiju, lai atrastu labāko iespējamo kompromisu starp ātrumu un stabilitāti. Un šī spēja pielāgoties ir vienkārši apbrīnojama. Piemēram, ja apstākļi ir slikti, signāls ir vājš, apkārt daudz traucējumu, Wi-Fi sāk rīkoties kā cilvēks, kurš mēģina kaut ko pateikt ļoti trokšņainā telpā. Tas sāk runāt
lēni, skaļi un ļoti skaidri, izmantojot vienkāršus vārdus. Tehniski runājot, tas izmanto šauru kanālu un vienkāršu modulācijas skēmu. Ātrums būs mazs, bet savienojums būs dzelžains. Bet tiklīdz apstākļi uzlabojas, signāls ir stiprs, traucējumu nav, Wi-Fi acumirklī pārslēdzas. Tas sāk runāt ļoti ātri, sarežģītos teikumos, jo zina, ka to lieliski dzirdēs. Tas izmanto platāko kanālu un vissarežģītāko modulāciju, lai sasniegtu absolūti maksimālo ātrumu. Un atšķirība ir milzīga, no dažiem megabitiem līdz pat teju 900 megabitiem sekundē, un tas ir tikai ar vienu datu plūsmu. Tātad galvenā doma ir šāda. Wi-Fi nav tikai akls raidītājs. Tā ir inteliģenta sistēma, kas nepārtraukti veic aprēķinus un žonglē ar desmitiem parametru, lai atrastu to vienu perfekto līdzsveru punktu starp maksimālo ātrumu un savienojuma uzticamību. Nu ko, laiks apkopot galvenās atziņas. Tātad, pirmkārt, Wi-Fi nav vārdu salikums, bet gan preču zīme, kas garantē kvalitāti saskaņā ar 802.11 standartu. Otkārt, savā būtībā tas ir tas pats vecais labais Ethernet tikai bez vadiem. Treškārt, tā lielākais izaicinājums ir cīņa par vietu zem saules pārpildītajās radiofrekvencēs. Ceturtkārt, ātruma noslēpumi slēpjas divās lietās – platākos datu ceļos un MIMO tehnoloģijā. Un visbeidzot, pats galvenais, Wi-Fi ir gudra sistēma, kas nemitīgi pielāgojas. Un, lai noslēgtu, viens jautājums pārdomām. Mēs tik bieži esam neapmierināti ar Wi-Fi. Kāpēc tas ir tik nestabils salīdzināts ar vadu? Bet varbūt mēs uz to visu skatāmies nepareizi? Varbūt tas, ko mēs uztveram kā nestabilitāti, patiesībā ir šīs tehnoloģijas lielākais spēks. Tā ir inteliģenta, dinamiska spēja izdzīvot un pielāgoties absolūti haotiskā un mainīgā vidē. Spēja, par kādu tas nemainīgais paredzamais interneta vads savā tumšajā kābeļu kanālā var tikai sapņot.